ko mēs tad reiz satiekam. Gandrīz tātad pazaudēju. Andris tā sveicinies, jā. Ar saviem skatītājiem. Sveicināt skatītāji. Sveicināt skatītāji. Šitais bija ko vālēja, jā? Jā, elitiskais. Elitiskais, jā. Mēs pēdējos 2 gadus tirgojam no 50 bočnās ar vārdu. Es teiktu, no 50 varbūt no 5 ir kaut kāds. Kur viņam saules baterijas? Saules baterijas, šitien vajag uzlīdēt. Kad tu apstājies, lai lādē. Tā mums ir Kīvēns 125-nieks. Vēl 125-nieks. Viss ir jāremontē un jāuzpasē, jā. Soka, viņš mierīgi iet, tu vari pabraukt pa šosei. Skaidrs, viņš vairāk piemērots pilsētu. Bet pa šosei arī var braukt. Tam, liekas, bija 5 pielīdz, tad 5. 6. ātrumā. Viņam jau nav nekad kosmos apgrieziena. Viņš diezgan lēnos apgrieziena. Tas ir sēvis to sauc. Nē, nu, protams. Jādod pa labo pusi. Jā. Šitādi, kā man būs 60, tad šitādi. Man liekas, šī tāda vajag tagad. Mēs viņu pierunās, 16 gadi vairs te jāpagaida. Nē, tā nevajag. 16 gadi un 60. Kā nebūs, tad nezinu. Jāsāk krāt. Jāsāk krāt, jā. Kādu gadu pa štucītei? Jā. Anži jābrauc. Tā, instrukcija mums izstāstīja, iepazināmies, parakstījāmies. Paņemsim pa piemiņu šitādas. Un bukletiņas. Jā. CF moto. Paņemsim šādus. Un arī kvadraciklus. Un dodamies testēt. Var jebkuru no šiem motocikliem. Visus var testēt. Es domāju, sāksim. Mēs brauksim visi 4. Es, Ilmārs, Ēriks un Mihails visi brauksim. Un tad mēs testēsim. Es ņemšu kaut kādu MT 800. No. Ko? Litrs vēl nav pienācis. Viņam šitā ir aizmugurējā bremze, tā kā motoroliem. Priekšējā bremze, aizmugurējā bremze un nav kā aizbremze. Jā. Galvenais bremzes. Jā. Ok, es sapratu, vienkārši var braukt, kur grib, ja? Pirmā patestēsim šitā 800-nieka. Nu, izskatās jau baigi labi tev viņi. Baigi piestāv. Jā. Beigsies degviela, ja? Jā. Okay. Nav ko navigācija nerāda. Nē, normāli. Ērti.
Ļoti ērti sēdēt. Tā, tas bija 800 MT ar šito es izbraucu. Ļoti ērti braukt. Tad uzskat, mēs sportīgos. Un liec trešā parādīgi. Tās dienas nav. Priekšas sajūta nav. Tāpēc saka, būs jāpiedomā. Nē, te padās. Kā īstenībā liels izskatās? Nu jā. Nesavo. Tā. Ja pirmo reizi es esmu, tad kā neziņu iedarbina. Jā, ieslēdz. Kādā ziņā baigi labi. Nu jā, tas... Droši vien jānospēr brems. Nav? Tāpat kā tam. Šitam ir aizmugurē, jā. Rekur no ātrumiem. Un priekšē, jā. Drive, rekur neitrālais un drive. Tagad pirmais, jā? Ieslēdzam. Ready. Nā, tagad būs. Rekur driving. Jā, bišķiņ vairāk jau to darīt. Kamēr sāk. Tagad uzdodam bišķi tālāk, tad aiziet. Ka mūsu vecie zirgi stāv. Elektriskie tā ir nākotne. Klusu mierīgi. Ļoti laba iespēja šī dēļ, ka var pa velti pabraukāties, izmēģināt. Paldies kā moto! Tas nebija uz testu, tas bija Bembis. Bremzes ļoti labas. Ļoti labas bremzes. Man tieši tāds pats kā manam. Jā? Es tāpēc atšķirību nejūtu. Novien tev pa stiprā? Nē, nu tā baigi nepierasti. To šitā pēc tam braucām? Jāņa teikt, ka tev ir tava mociņa sūdīgs brems, ka tu saki, šitam ir labas. Nu, Nav bremžu viņa moci. tam nav vispār. Novien? Šitam es brīnos, kad aizmugurē man nav aizmugurē moci. Laikam nebija tev, ja? Un ko vieglis? Es domāju, kad ir vieglis, bet nedaudz ir. Tāpat tās daži kilogrami.
Daži kilogrami jau tāpat sver bateriju. Un pults izslēdzām. Nu, un tagad pamēģināsim 700-nieku. Šitā mēlīte Jā, ir baigi izvirzīt ārā, Jā. un tu neapzināti ar cimdu vienkārši viņu iemet. Jā. Iepriekšējais arī bija palicis stāvējies ieslēgt. Tu pat tā automātiski vienkārši. Jā, pareizi, šito arī iepriekšējais desdienās, kad bija brauc teicis šito pašu, ka netīšām, ka tu ieslēdz tos tālos, jā. Bet tas mums labāk redz tev. Nu jā, pamat. Tas labāk, jā. Tā ļoti paklausīgs ļoti. Kaut šitais izlieks pat vēl augstāks pa 800 nieku. Tam tā kā bija ērtāk iesaistīt. Kur neitrālo rāda? Vai es neredzu? Nerāda. Rekur augstu. Jā, baigi blāvs ekrāns, laikam, pagriez gaišā. Bet, nu, gaismas, ko tad viņas ieslēdzas? Jā, uz augstu. Ieredz tālie iedegas. Un šitā vienkārši pamīļšana. Nu, jā, tāds sīkumiņš, bet... Wow! Samērā labāk nekā tas malīgs. Tā ir tā arī? Jā. Teiksim tā, daudzas ziņā, es tev kombinēju no 100 līdz 120, man ir tāds sajūta, ka man vērtīsies viņa labāk. Un bremzes nav atšķirīgs. 700-nieks tā kā bišķi ērtāk priekš manis laikam. Jā, tad tas, ka ir dugas, ir kur aizķerties. Saku, ir kur aizķerties. Bet diezgan pasmagi. Šitā pret kalniņu stumti diezgan pasmagi. Jā, es to izbraucu. Man liekas, tā kā šitais man labā patika. Jā? Tāds. Šitais
bišķiņ vienkāršā tā, šito braukt. Vienkāršāk? Nu, nekā 800. Jā. Tā arī. 800 ir bišķiņ tāds robustāks, sauksim tā. Šitas te vairāk elastīgāks un tāds smaigāks. Klausies, šitais pa monstru. Brauc saulītē. Lai var nofilmēt. Es braukšu nākamais. Man ar šito jāizbrauc noteikti. Easy. Easy, man, easy. Jau ieskrējis, jau uz māju jau taisās, ne? Jāapvieno tikai pie šitiem te. Pie kā? Pēc slēdzējiem, ka tik augstu. Aha. Meklē visu laiku. Bremzes normāli, šitais tāds liekās pa tālu. Nu, tūlīt pamēģināsim. Tā jau forši mīksti ieti. MBP, pareizais nosaukums, ja? MBP, man te zvana. Un sveicināti, šeit Andris no Zoseni. Vienkārši neatbild. Un lielo riņķi. Jā, nav problēma. Šito man izpēc līdz Rīgai. Jo pēc tam mēs reiz mainamies. Tā. Oi! Ok, jāpierod. Nu jā, šito jāpierod. Otrais ātrums. Pirmais moments tāds ir, kā jā. Ot šīm ir asas bremzes. No visiem patreiz, kurus es esmu testējis, šīm ir visasākās bremzes. Nu, bremzes ir labas, jā. Šīm ir visasākās. Pārējiem tāpat kā manējiem. Labi. Bet Moto Valmiera vizinās. Es domāju, ka šitais ir labāk. Tikai jāpierodi tas, ka šeit ir bekas. Jo, tā ieslēgšana un bremzēšana.
Un jāteic, ka bremzes arī tīri labas. Kamēr atrod pirmo visu. Okei. Šis jau man patika. Kas? Man šitās, kas ir, kā ir šito? Ot šitais man patika. Šis pat reizi vislabākais. Un šito ļoti forši tikai jāpierod ir bišķiņ, kad uz priekšu jāslēdas kājas. Kā tu man izstāsti, kā tu jāsaka? Nē, nu, tas, kad nemeklē tur ātrumus, bet te tādā veidā. Šitos gan izbraukšu. Izbrauks, jā. Šitos grib Uzreiz metīs visu, jā. Kamēr es Tas ierakstu. tam maz aplīt. Jā, droši. Arī meklēt uz bremzes. Jā, tas Tā ir zemā. Nav pieredze. Pārslēgt. pirmais moments tāds ir. Jāpadzeras kaut kas. Pa karstu. Diena ideāla, lai braukātos ar motocikli. Priekā. Ābolsula. Ābolsula, Ērikam zināma lieta ābolsula. Kāpēc? Tu tik dzer parasti ābolsulu. Tiešraidēs. Tas vajadzēja kādīgi pa brīdi kādam pienest ābolsulu. No, Nē, kājas netiek. ir, bet pa bremzēm tiešām atceries, ka tu krustā griezīsies, uzreiz sametīs šķērsni. Baigi asās. Ar kāju labāk. Tāds ar kāju. Zin kā, mēs jau baigie profiņi stāstam pieredzējušam motociklu. Es esmu pieredzis ar abām bremzēm, tāpēc šim bija asas. Šim bija asas. Ir, jā. Es pats griezos iekšā un gandrīz sašķērējos priekšējā. Apsēdzīsimies, iedzersim sulu, pavērosim, kā youtuberi filmē. Gaidām, ka atgriezīsies elektriskais lielākais braucamais, kad izbraukšu ar to. Bremze. Principā ir tā, ka bremze varianti. Nosēl uz pūles. Sākumā mīrīgi. Jā. Te arī bremze. Jā, bremze tur un te? Jā. Kāpēc? Ar ražotāju mēs Pa lielam nē. Viņš tā pocis ir izdomājuši. Jā, sapratu. Un skaļi gan viņš bija. Pārstāj tīkstēm redz, kā rocen noliek. Tā ir rocen? Tā ir rocen. Ok, redz kā rocen. Lai nepīst. Kā tu liek izstāpst? Jā. Tā rocen. No tā, Andris, tu teici, ka nedod kvadrociklu. Es pat daudz netrīkstēju, neprasīju, es vienkārši uzjautāju. Un pēc brīža iedevu kvadrociklu. Galvenais, lai ir atkas. Bremze. Un automātiskā bremze.
Anģa, tas ir čīļa. Tas ir labs, jā. Tas ir čīļa. Vajag abus divus, vienkārši sakot. Tā vienu ne... Citādu tādu, jā, vajag abus divus. Nav no universitāti, moči vajag vairāk. Jā, un Eriks dabūja izbraukt ar kvadriciklu arī. Kurš te ir? Viedēt ar bērnu. Izrādās arī labas bremzes kvadriciklu. Bija. 400 kubi? 400, bet Vai 450? 450, lai to Tādu arī vajag tieši. Anģa, dod! Jo arī baigi labs, pirmais iespējas. Kas te sūkas un starps. Jā. Pirmā atmā. Šitādas nemāk. Royal Enfields Super Meteor 650. Ļoti labas sajūta pabraucot. Un nejūtu vibrācijas. Tāpēc, ka tur ir pareizā vietā novietāt kāpšana. Sēdēt ērti, braukt ērti, ķēdes piedziņa. Un neko sīkāk es tev vairs nevaru izstāstīt.
Tev piestāv. Jā, es ar tā sāku saprast, ka vajag šī tādas. Kur jums mačs stāv? Tur galā, ēnā. Nav slikts, jā. Nav slikts. Es vajadzētu atrast elektrisko. Elektriskais vienā atbraucis. Pēc tam izbrauksim ar šito vēl. Tas vairs nedara. Vairāk vajag uz to āfektu viņu tādu. To balkēvīti skatījos, taču āfekti ir vienītī, viens pats. Cik viņam nesen svars? 108. Ļoti augsta sēdpozīcija. Viņam ir regulējumi 3 pozīcijās. Te nav tā. Tur Andi sēd apciemīgi kājas vēl salot. Mēģināt atcelt, ka viņš ir pats zemāk. Tev piestāv. Jā, paldies, es nopirku. Tur rakstās? Rītā pirku, jā. Tur rakstās? Jā. Tā kā reiz dzirdējāt, viņš arī pats teica, ka rītā pirks un turpu tā rītdiena pienāks pēc kāda laika, bet turēsim viņu pie vārda, jā? Sarunāts? Jā. Izdavāt, bet tev piestāv. First engine, who is Manējiem ir tā, ka liekas, Good reliability. Ir baigi labi. No, ko saka? Ir labi, jā. Nu, es tā saku, šitais, jā? Jā. Šis ir pīsnieks, viedls. Nedaudz vibrācija ir, bet ļoti ērti vadāms pilsētā. Tur uzroja un aiziet. Tā arī policisti teica, knapi noķēra. Tu nesalauz manu mocu. Brauc prātīgi.
Tā šitiem uz vietas te var izbraukt, ja? Jā, rekur, tikko 125, forši. Jā, pamēģina pabraukt. Šeit bija 125 kīvēji. Tā mierīgi pilsēta lēnā garā aizbraukt uz kafejnīcu. Kas šis? Elektriskais? Ok, pamēģinām elektrisko. But it was so bad in weather. You drive special?
Ne jau divatā. Nedrīkst. Viņam te nav kāju. Kaut kas kvakšķ, jā, viņam uz maziem apgriezieniem. Viņam ir ķēde vai kārtā? Siksni. Siksni? Kārli? Vai tev uz pakaļējā nebrauc? Lēnu brauc. Kāpēc? Nu, kaut kā ir jāņem. Nu, 4 stundas paiet, nemanot, braukājot ar dažādiem motocikliem. Un es vēl neizbraucu ar elektrisko. Bet šobrīd Himalajs ir laikam mans favorīts. Vairāk teica, beidzot esi. Augstāk. Jā, viņi var palikt ar reku zamāk. Pēc bundu cilvēkiem var pat man cilvēkiem. Pamēģini. Jā, vai mums es tad pamēģinu. Šeit var kaut ko salauzt, būs lētāk. Tieši tā? Tieši tā.
Pēc kundu cilvēcīgiem mūsēsties vai jā. Tagad kaut kas nav. Varbūt stiprāk vajag uzspiest vienkārši. Jā, stiprāk. Bez atslēgas, ja? Nē, jā. Un tagad īsāka augumā raideriem. Ir kā piemērots. Platformas nevajag ir platformas viedāk nevajag. Man tik patīk, ka piekusi brauc polijā un aizķērās kājās somām un vienkārši mūsu. Un ķiveri noņem. Jā. Lārks, tas ir bišķi. Šitais paņēms viņu ātrāk nekā tu. Jau nopircis Mikus šilte rokās. Cik šitie vispār maksā? Reki cena. Nav, tur nav. Ir, augšā divi. Divi ap pusi. Divi ap pusi, jā. Vienmēr. Visiem līdz. Divi ap pusi tika. Jā. Visiem. Kā neko motora vibrācijas vispār? Tu jau izbrauc cik mazu aplī. Tā es domāju, ka viss ilgāk būtu justi. Jo viņam pasaka, cik maza viņam vispār tur viņi vibrē. Īpaši jau, ka tu uz lielāku jaudu kaut kas 90 tu pabrauktu, tad just. Iespējams, jā. Tā smuks, nu. Tā tīri pilsētā aizbraukt līdz veikalam apakaļ. Jā, šitas ir 125. Stilrī. Bet kā viņš iet? Kā lūdzu viens? Jā, bet kā viņš iet? Jā, izbraukt. Bet kā viņš iet? Nu jau lido. Riepu tikās skatos, kā viņam vēl. Timalais, jaunais īpašnieks. Es, man liekas, braukšu ar šito mājā. Tūliņ izbraukšu ar šito Royal Enfield. 650 vai cik viņš ir? Ritīgi, skaists, klasisks.